Sveicināti! Čau! Jau trešajā sālīt epizodē #Līgo Special Edition. Tā kā Līgo pienākās, mēs esam izvēlējušies laikapstākļus. Izdomājām Rīgas centrā Uzrīkot mazu iejāņošanu, ielīgošanu, jā. Papļāpāt, padiskutēt, bišķiņi varētu pūst un līt arī varētu. Jā, nu ir tāds... Bet tā ir vasara. Vasara Latvijā. Vasara. Tieši tā. Man ir šodien no rīta tieši gāja skatīties, kad mums nāca pēdējā epizode. Pirms mēneša. Jā. Man likās pirms 2. Un bija ļoti interesants komentārs. Un viņš jau pirms mēneša bija iekomentēts. Artūrs 7016. Vispār daudz laimes vārdienā. Viņam vakar bija vārdiena, atsimredzot. Bet komentārs. Nu, viss skaidrs. Visi gaidījām iknedēļas podcastu, bet nu esam pievilti. Droši vien gribēju big money, bet neviens nepiedāvāja big money. Tāpēc es nefilmēju. Žēl, bija interesanti. Artūr, paldies. Es nezinu, kā uzsver, tā kā uzdirsēt, bet tāds silts. Bet tāds silts, jo tā kā tu esi mūsu kvēlais fans. Jā, nu, Artūr. Sveiciens svētkos. Jāņa epizodi. Mēs īstenībā ierakstījām vienu epizodi pāris nedēļas atpakaļ, bet viņi bija ļoti bēdi. Viņi bija šausmīgi. Viņi bija briesmīgi, tāpēc mēs runājām pilnīgi bezsakaru. Un mums bija tāds zinījums, šim nav jāredz dienas gaismu. Tādēļ viņš arī neredzēja dienas gaismu. Jo kvalitatīvs saturs over kvantitatīvs saturs. Jā, arī mums bija daudz. Mēs bijām diezgan aizņemti, es teiktu, pēdējā mēneša laikā. Jā, vispār. Izstāsti, kas tev jauns? Nu, es biju savā solo tripā. Paspēju 2 reizes, vai pat 3 reizes nogriezt. Tas bišķiņ vairāk. Tas, ka es zinu, nenozīmē, ka visi zina. Nu, jā. Es izdomāju, man vispār šogad bija mērķis, es gribēju šogad solo tripā. Un dārza limonāde tiek taisīta vaļā. Jā, mēs nedzeram alkoholu publiskās vietās, tikai publiskās vietās. Mēs nedzeram visur citur, mēs dzeram šoreiz dārza limonādi, jo mēs esam kaut kādā dārzā. Un pienākās kaut ko dzert no stikla pudelēm, jo mēs ielīgojam šo pasākumu. Tieši tā. Priekā. Tāds patīkams. Jā. Bet par solo tripu. Es jau gada sākumā nospraudu mērķi, es gribu šogad aizbraukt solo tripā. Zini, bija tāds mazs mīziens. Es jau pirms kāda laika, kad es to Maltu braucu, man bija tāds, varētu braukt solo tripā, bet beigās nomīzu. Aizbraucu ar Anniju toreiz. Un man tā kā galvā nepamet tā doma, ka man vajag aizbraukt solo tripā, Un tad es iegāju Baltikā, šķirstīju vienkārši biļetes, kaut ko meklēju, nopirku biļetes uz Bulgāriju. Un tā es aizbraucu tur. Tas nebija tāds... No visām valstīm uz Bulgāriju. Bulgāriju uzvarēja Eirovīzijā, tāpēc man bija tāds... Ļoti svarīgs fakts. Man jāiet pastīties, no kurienes nāk Bangaranga. Man ir jāuzzina vairāk. Kas ir Bangaranga? Tāds iesmaks. Es atvainojos. Tu vispār skaties Eirovīziju kādreiz? Vispār nekad? Nē, zini, kāpēc? Tāpēc, ka man nepatīk, tas ir pārāk politisks pasākums. Ja agrāk tas tiešām bija song contest, man liekas vismaz. Gan jau, ka tas vienmēr ir bijis politisks pasākums, vienkārši bija pārāk maza, lai ierubītu to politiku iekšā. Jā. Tad šobrīd esmu pieaugusi, un man nepatīk vienkārši politiski apsvērumu dēļ. Vienkārši absolūti, tas nav godīgs kontests, tas nav song contests, tas ir politisks pasākums vienkārši. Un es neskatīju līdz vispār nekam, kas notiek internetā, ne kaut kādiem droni, nekam. I don't watch that shit. Tāpēc man nepatīk skatīties kaut ko, kas man piespēstā kārtā tiek rādīts. Es tā kā labprāt pasaules X-faktoru, kur kaut kāds random vecs nodzied kaut kādu random dziesmu, bet, ja viņš ir, tiešām random, viņš nav tā kā pierunāts. Jā, es šogad arī bija pirmais, kad es nestījos Eirovīziju īstenībā. Man jau pagājuši, kad es nebūtu skatījies, ja Dons nebūtu tā kā ticis tālāk. Jo arī visi tā kā Palestīnas, Izraēlas, tas un tas, ka tā kā viena valsts var, kaut kā tas viss man, tas man arī bija tāds, šogad nestījos, bet Bulgārija uzvarēja, lai gan es to performance līdz galam neesmu redzējis, es to TikTokā, tur, kur es visus savus news sources dabūju, un TikTokā tur arī es redzēju, ka Bangaranga uzvarēja. Vai tu esi instalējis apakaļ savus sociālos tīklus? Zini, jā. Oh, shit. Bet. Par bombu Bulgārijā. Nē, īstenībā nē. Pirms? Es izvilku visu to mēnesi, bez sociāliem tīkliem. Un tad es biju
Es biju pie manikīra 3 nedēļas atpakaļ, un man bija abi telefoni līdzi, un man vajadzēja ielādēt darbam tā kā TikToku. Un man visu laiku, tā kā nezinu, tas bija internets vai tas ir tas telefons, man saka, čakarējās TikToks, es tā kā augšu nē, tas bija sev, man tas sadarbība tajā dienā ielādēt. Un es saku, lādēju, man saka, viņš uzskars, viņš nelādē, man tāds, what the hell, tā kā, un es čakarējos kādu pusstundu, man tas video, viņš neiet, tā kā, viņš rāda, ka viņš lādēs, bet viņš saka, iegļučīja kaut kādā vietā. Un man bija tāds, šito visu. Es ielādēju savā telefonā TikToku, lai es to video ieliktu. Tā viņš ir palika, protams. Tā arī Instagrams noteikti atgriezās. Tā arī, apritē, protams. Instagrams un TikToks ir... Bija laiks. Bet, zini, man patika tas mēnesis. Bet, kur es mēģinu apmažot? Sevi. Esot satīku menedžers, Jā. es domāju, ka... Tāpēc, ka citreiz tu kaut kur eji, un tad pēkšņi, mēs varam ielabot vienu vārdu tajā kapšanā, un tev ir tāds... Mēs kaut kā Sandu braucu, man tāds, es tev aizsūtīju rīlu, viņai tāds, man nav Instagrams. Man tāds, ok, forši. Jā. Nebija. Ja es nesētos mārketingā, bet tā kā, nebija tā kā praktiski parocīgi. Bet varbūt, ka es atkārtošu šo. Bija, it was good while it lasted. Man ir visi sociālie tīkli, bet es viņus neizmantoju tik bieži, kad viņi man ir. Bet, ja es viņus izdēstu, es jūtu to zobu, to trūkstošo zobu. Ir trūkstošo zobu. Trūkstošo zobu. Bet, jā, vispārīgi solo trips ļoti patika. Bija nedēļa, man bija visādi piedzīvojumi biju par tiem. Varbūt pēc laikas pastāstīšu, viņi ir pārāk tādi svaigi, lai es ar viņiem dalītos. Bet bija forši. Un kā tev gāja? Tu arī paspēji būt 2 ceļojumos? Jā, man vispār brīnišķīgi šis periods ir bijis tik nenormāli ilgs. Man sajūta, ka ir pagājis tiešām kaut kāds pusgads something. Jo, pirmkārt, es paspēju būt 2 ceļojumos, es paspēju nomainīt rasi. Es tā kā nomainīju ādas krāsu tik ļoti, ka tā kā es nekad dzīvē neesmu bijis tik tumša. Es paspēju nomainīt atpakaļ. Jā. Tik ilgi tā epizode, netik filmēta. Kas vēl? Vakar notonēju matus. Paldies Dievam, ka tikai notonēju, jo viņi izmazgāsies ārā. Ja man nepatīk. Ir tumšāk, vai ne? Ir tumšāk. Ir varbūt ievērojami. Man liekas, ka viņai vairāk acis uzreiz izceļās uz tā. Bet, zini kā, es varbūt tagad tā domāju, jo man liekas, ka šis būtu tāds labs ziemas tonis. Es šodien par to domāju. Es domāju, vasara, kāds sakars, Elīna? Vasara vispār... Mana Ina ir vispār gote kā tāda. Es tā kā arī šodien, labi, es biju domājis, ka Santa būs bišķiņa gaišāka, tā kā vasara, bet viņa arī ir melna. Pie tam vēl ādā uz jāņiem. She's black. Bet es arī saģērbos melna ar saviem tā kā gandrīz melniem matiem, bet man ir neon lencītes. Priekš kontrastiņu. Mazliet priekš vasaras. Tā tā saulīt, kas iesvīt tumšajās tā kā pusēs. Kas vēl? Man pa šo mēnesi ir. Es paspēju ļoti notievēt un es paspēju uzņemt atpakaļ. Tā kā mēs esam apakaļ. Mēs esam pilnu circle no sesīšas un atgriezušās pilnīgi bez izmaiņām. Es nolikšu atšos tupeles, esmu likt pēdus uz to baltā pleda. Zini, es laikam nebija tik gudra. Tas ir mans dīvāns plecs, kurš parasti. Nē, zini, es nevilkšu, man nesmuks zeķīts. I'll be fine. Kurās valstīs tu biji vispār? Tās dīvainās, tās mazās pēdiņas. Zini, kas ir mans X? Bija vietas tajās mazās pēdiņās. Jā, tieši sorry, tā. Bet nekādu vienlīdzību vīrieši nedrīkst nesāt tās mazās zeķītes. Man pat nepatīk kā sievietēm izstāst, bet we're fine. You know, we need them. Vīrieši, they don't need them. Jā. Kādās valstīs bija? Jā. Amsterdamā un Maltā. Kur tev patīk labāk? Amsterdam. Kā es biju Nīderlandē. Jā, Nīderlandē un Maltā. Bet ceļojumi bija ļoti dažādi. Tā kā Amsterdamas brauciens bija tāds ļoti pilsētīgs. Tas bija 3 dienas, aktīvs, bija ļoti, ļoti karsti. Un bija kādi 30 km dienā. Bet man patīk vispār tādi pilsētceļojumi. Vai man patika Amsterdama kā tāda? Not a fan. Uzpīpēji zālīti? Nē. Es esmu pareiza meita. Nenoīrēji sievieti uz stundu? Zini?
Tur vīrieši arī var, ka vīrieši arī var noīrēt, vai ne? Es neredzēju, bet gan jau. Jo tas ir tā kā legāli, kāpēc lai vīrieši to nedarītu? Jā. Lai gan, kura sieviete maksātu, Vai lai ne? viņi tā kā ar vīrieti varētu salaist. He's 10, he's a 10. Ok. Bet viņš Amsterdamā pelna naudu ar eskortu. Viens. He's a 10, bet viņš nesā tikai tās mazās zeķītes. Oh, he's free. He's free. Labi, es varbūt pārspīlēju, bet zini, man universitātes laikos bija džeks, kurš tā kā man vizuāli ļoti piesaistīja, viņš bija ļoti, ļoti simpātisks. Bet viņš vienreiz nolika kurpes un viņam bija tāds zeķīts. Es ar viņu gadu nomācījos kopā, man bija tāds, oh, he's cute, you know. Aha. Un viņš novelk un tās zeķīts. Viss tāls krāšoja manās acīs. Man bija tāds, oh, Dievs, he's actually so ugly. Tā kā nevelc lūdzu tās zeķītes, jau vairāk. Es ceru, ka tu vairs nevelc, tu zini, par ko es runāju. Es jūtu, kā tas vējš paliek stiprāks, Jā. laikam tādas mazas lietus lāsas nāk mūsu virzienā. Oi. Bet viss kārtībā. Šodien mūsu ēšanas segmentā ir Jāņu siers. Pagaidi, nē, man ir stāsts par to ok, jāsaka. sorry. Tā mums ir šaušlaka čipši. Saki sašliks vai Šašliks. Man rievs, tu zini, ka tas saka šašliks. sašliks? Man Jā. rievs, tā kā sašliks. What the fuck Es arī is saku this? zobu biršta. Tā kā... Ai, nu, sašliks, tā kā izklausās tā kā tu esi ome, kura liek iekšā protēzes mutē, un viņa izņem vakarā glāzītē, ieliek tās protēzes un pasaka, un cenšos pateikt vārdu šašliks. Un tā šašliks. Šašliks. Nu, vot, te mums ir čirši, un šis te ir rankas Jāņu siers. Rankas. Jo, kāpēc šis tieši? Es viņu redzu visur, all over my For You page. Jo viņš satur uz 100 gramiem, tu viņus pateikšu, Proteīna beig daudz, jā. 31,1 gramu olbaltumvielas. O, Tas ir šausmīgi daudz. Un diezgan maz. tu jau visi gym bros viņu. Jā, viņš ir viral tredos, viņš ir viral Nu, TikTokā, un viņš ir viral. Tā kā mēs viņu ēdīsim. Es nekad neesmu. Es esmu viņu ēdusi, bet... Man ir dēlīts arī. Kurš tās mīļākais Jāņu siers vispār? Zini, es neesmu baigi izvēlīgs. Parasti viņu nekad nepērku. Viņš vienmēr vienkārši eksistē uz galda, kad es esmu. Un kurš viņu nopērk, kādu nopērk, kur viņš pēc tam nonāk? Es nezinu, es parasti paņemu kādu vienu gabalu. Aha. Un tā, tad man apnīk, jo man tās ķimenes. Tā netīk ģimenes? Nu, pietiekami, lai es viņu vienu reizi gadā vienu gabalu pēdu, bet tā ikdienā baigi nē. Tu dzēri bērnībā vai kādreiz dzīvē ķimeņu tēju? Jā, diemžēl man mamma teica, ka viņa ir laba priekšvētra izaicinājuma. Jā! Bet man garšo ķimeņu tēju īstenībā. Man arī lika, ka man ir kaut kāds vētra problēmas, man lika dzert ķimeņu tēju, bet man teica vienkārši, var dzert ķimeņu tēju, tā kā tējiņu. Viņam bija... Viņam bija vētra problēmas biežas, I don't know. Bet man kaini garšo ķimeņu tēju. Viņai ir tāds savs... Zini, man ļoti patīk tas dēlīts. Es negribu viņu saskrāpēt ar to Šis tās pašām ļoti smuks. Kur tu nopirki? Man oma atdeva. Viņai kāds uzdāvināja. Viņai nepatīk. Kāpēc? Nu, jo viņai patīk visādas omīšu lietas. Šī nebija omīšu lieta. Tāds smuks koka dēlīts. Koka dēlīts, kas iedarās normālos tā kā, dizainos un cilvēkiem, kas tā kā, piedomā pie traukiem un tā tālāk. Un tad ir citi vecuma cilvēki, kuriem patīk plasmas dēlīts no 90. Tāds, kurš ir labi sagriezts jau, kur no katru reizi tā mikroplasmas. Pret kuru var parīvēt. Man tev ir saistībā ar šo Jāņu tēmu Jā, es klausos. ātrie jautājumi par Jāņiem. Tev jāatbild 3 sekundes laikā. Labākais Jāņu ēdiens? Šašliks. Ok. Nepopulārākais viedoklis par Jāņiem? Neviens neiet meklēt papardu ziedu. Vai papardas zieds ir pārvērtāts? Jā. Vai līgot pēc pusnakts vēl ir forši? Depends. Tā kā, ja tas ir, ja ir silts, Aha. tad ir ja tev ir 20 līdz 25, tad jā. Ja tev ir pēc 25 un ir augsts ārā, bet I mean, vienmēr paliec pēc 12 tāpēc, ne? Jā, 12 Bet ir... mocos, es personīgi mocos. Jo es ikdienā jau palieku pēc 12 parasti augšā. Okay. Kāds ir lielākais red flags cilvēkiem Jāņu balītē? Tie, kas sāk dzert
smagu alkoholu jau tā kā gaišajā diennakts laikā. Neskatoties to, ka gaišais dienas laiks ir tā kā Jāņos izstiepts jēdziens, bet nu tā. Nu, tie, kas varbūt nemaz neuzsēžās uz tiem sidriņiem. Nu, tā kā Kāds ir tavs Jāņu go-to dzēriens? es izdzeru noteikti parasti kaut kādas 2 bārbulītes sidrus. Tad es bišķiņ tā iešūpojos, tad es tā, pēdu, man ir uzpūties vēders, protams, no tiem sidriņiem. Es tā mazliet pamozos, vakaru pavadu, pēdu kaut ko, viņš uzpūšās vēl vairāk. Tad es, kā pasusinu vēl kaut kādu daliņu, un tad varbūt, ja man ir garstāvoklis, un ja esmu labā kompānijā, es iedzeršu kādu kokcīti. Bet nevienmēr. Depends arī uz kompāniju. Ja kompānija dzers, pēdējos gados īstenībā trapījies ir tā, ka cilvēki nelieto smagu alkoholu Jāņos. I was raised different. Vai ne? Es nezinu, kāpēc jūs, draugi, nelietojat alkoholu Jāņos. Šī nav mana kompānija. Bet ja kāds lietos, tas arī. Par sieru. Ļoti labs siers. Pagaršojo? Jā, es jau kāds 2 gabalus ātri iesludināju rīklā iekšā. Viņš ir ļoti patīkams. Ne? Ļoti patīkams. Viņam, Viņš ir ļoti tāds viņš maigs. garšo tāds liesis. Man patīk viņa tekstūra, tā kā tāda nesierīga, kas pielīp pie zobiem. Jā, tāda, jā, viņš tā kā tāds. plastelīna gabaliņš. Jā, bet Bet patīkams. garšīgais. Jā. Vispār man ļoti garšo rankas vispār produktu. Es negribu reklamēt, bet es reklamēšu, jo es no bērnības dzeru. Tā mēs to lielo piķi nedabūsim pa tām reklāmām vai šitām. Vēl tā Artūram būs viedoklis par šito pēc tam. Artūru, lūdzu, pasaka, vai tev garšo rankas produktu? Jo man no bērnības ir raženka. Zini, kas ir raženka? Nā. Kaut kāds krāsnī, tur es nezinu, kā latviski saucās, krieviski es zinu. Kroč, vajadzēts piens, tā kā viņš ir tādā brūnā, karamelizēts. Garšīgi. Piens? Kā tu Nē. domā, Viņš saucās rāžanka. Tas ir kaut kāds raudzēts produkts, un viņš tā kā tajā krāsnī. Es nemāku runāt, es nemāku izteikties. Kroč, aizies uz veikalu, nopirkšu rāžanka, bet ne viss rāžankas ir garšīgs. Okay. Viņš ir tā kā, es teiktu, kefīra līnijas, bet viņš ir krāsnī taisīts. Viņš ir tāds brūns, un viņam ir tāda karamelizēta piegarša. Viņš ir kā biezs. kefīrs, tāda veida? Un viņš ir raudzēts, jā. Okay. Es teiktu, tas ir tā kā kondensēts piens Kā bez cukura, paniņas? bet krāsnī vēl ielikts. Kruči garšīgi. Anyway, es bērnībā, tā kā es biju fane. Nenormāli. Kur tādu var Garšoja. nopirkt? Visos veikalos, girl. Es nekad dzīves... Pirmo reizi Vienkārši dzīvē nav kaut tik tādu liels dzirdu. piedāvājums, bet ir, tā kā vismaz viens zīmols noteikti katrā rimčikā būs. Tā kondensēts piens? Es neesmu baigi kondensētu pienu no burkas dzērus tā vienkārši, bet, it's better. Šis ir kā karamelizēts jogurts bez garšas. Es nezinu, karoči garšīgs. Klausies, Okay. Rāženka, rankas viņi pārdodās tādā krējuma burciņā. Viņi izstāsta kā krējums. Viņu Aha. tā kā ar foliju aiziet. Ak, Dievs, viņš ir tik garšīgs. Viņš ir tik garšīgs, un viņam tik slikta distribūcija ir. Viņš ir tik maz veikalos. Es nesaprotu, kāpēc. No visām ražankām viņš ir vienīgais, kas garšo cilvēcīgi. Man liekas, tas ir original experience, jo es tagad dzīvē neko tādu Depo nedzirdēju. pārdodās. Un zini, ja tu terodzīji, ka ranka ir uztaisījuši savu sieru. Tā bija tāds, Zināju, tu zināji, ka viņš būs labs, Es daļa zināju, ka raženkas. viņš nebūs šūs, jā. Viņš smidzina. Nē, Bet it's fine. totally fine. Totally fine. Labi. Viņš paliek stiprāks īstenībā, jā. Bet, zini, viņš nāk no šajās puses, nestamies vienkārši to pusi. Jā. Vai nākamais kadrs būs, ka mēs sēžam mašīnā un darām šo sarunu? Vispār ļoti labs siers. Ļoti labs sieši. Labi. Jā. Man liekas, ka labākais Jāņu ēdiens. Zini, lai gan esmu veģetārietis, teikšu arī sašliks. Šašliks. Sojušliks, jā? Sojušliks, jā, sojušliks ir labākais Jāņu ēdiens. Lai gan, zini, man ļoti bieži ķiplo grauzdiņu.
Nebija ķipla grauzdiņas pateikt. Pēc tam ir Jāņu ēdienas. Tie es jau teicu tev, ka man dažreiz kārojās tie mazie Rimī pīrādziņi, tie leģendārie, tie mazie ar sēkliņām un iekšā to gaļiņu. Tie man atgādina Jāņus. Jo parasti, vismaz es agrāk, kad viņi bija adekvātā cenā, bērnībā jau. Mēs viņus pirkām tā kā, labi daudz, kāds kilogramus. Uz visu galdu, uz visu nakti. Un es viņus tā kā ēdu kā slima. Tāpēc tie man arī baigi labi iet. Man bērnībā tad atmiņa, kad Ome cepa pīrādziņus Jāņu rītā, un tad viņi bija tādi silti, un tās pīrādziņus stūm iekšā. Viņi bija diezgan nice. Nepopulārākais viedoklis par Jāņiem. Zini, man liekas, ka mūsdienās mēs daudz vienkārši prosti tā kā, kad ir tāds prosti dzeršanas pasākums, tā kā tu aizbrauc vēl uz laukiem, tu piedzeries, es gribētu kaut kādus Tradīcijas. Kaut kādus tādus, tādus... Tas, par ko vispār. Jā, kaut ko tādu kulturālāku padarīt. Bet es zinu, ka notiek, es tieši vakar skatījos Instagramā, ka notiek visu kaut kur Latvijā. Es zinu, jā. Bet jau šajā weekendā, jo piekdien jau skaitās tā. Jā, ir arī kaut kādi lielākie pasākumi, kur tur sabrauc puspilsētas. Bet, zinu, ka Saukristos, man liekas, notika kaut kāds pludmalē. Es esmu vienmēr apskaudus tos draugus, kuriem ir kaut kur dziļi dirsā lauki. Un viņi vienmēr brauc tā kā un teica, jā, mēs visi ar mūsu miestu savācamies kalna augšā un dejojam tautas dejas tur un, nezinu, neejam pa pliko peldēties pusnaktī. Un obligāti mums ir jābrauc, un es esmu jau paņēmusi tās tavas pastāles, jau izīrējis. Un es vienmēr bērnībā skaties, man tā kā skauda. Jā. Es nekad neesmu to izbaudījis. Bet jā, varbūt kādreiz. Bet šogad es braukšu uz Latgali arī uz dziļiem laukiem. Kaut kā milzīgā kompānijā, šausmīgi lielā kompānijā, ar lieliem ugunskuriem, ar visu. Tā kā es paredzu, ka būs... Paņem pastaliņas līdzi. Jā, es pat īsti nezinu, kur var dabūt tāda riktīgi rīdziniece. Agrāk bija pastalis, es dejoju tautas dejas 7 gadus, bet es zinu, ka Jelgavā tādā vienā mazā veikaliņā. Viņš var nopirkt. Gan jau pie kaut kādiem meistarīšiem var pasūtīt. Jā. Facebook Marketplace'ā. Jā. Probably. Facebook Marketplace ir tik ļoti nomiris, ka es vienreiz gribēju viņu atrast, un viņš ir noslēpies. Viņš ir tik dead, ka viņš ir jau aizlīdz projām pie iestatījumiem. Viņš ir kaut kur dziļā. Jā. Vai papardziets ir pārvērtāts? Es teiktu, jā, īstenībā es pat domāju, vai man kādreiz Jāņos bija tāds labs grūdienis. Mās, ka nē. Tu tā kā, tu vienmēr ir uzpūties vēders, Jāņos no visiem tiem cidriem, ko tu dzer. Un tu tā kā, lūdzu, ja tu kaut kur citur vēl svini. Mēs par šo ar Alīnas Milānas reiz runājuši par to, tā kā iet uz svešu toleti. Tas ir izaicinājums. Jā. Tā kā čurāt, jā, bet darīt citas lietas tur. Tas ir tā, nejūties tik brīdi. Un tad tajos Jāņos tev ir vēders jau uzpūties no kādas 2 dienas alus dzeršanas, tu nevis normāli neesi aizgājis. Kāds papardziets? Par ko vispār iet runa? Tā, bet par līgo tradīcijām runājot. Pirmā, un man liekas, viena no populārākajām tradīcijām ir vainagu pīšana. Vai tu esi pīnus vainagu? Kad tu pēc esi pīnu vainagu? Pagājuši gadu. Pagājuši gadu, jā. Es biju pie draugiem Rojā. Un mums tur bija pilnīgi atsevišķi, tā kā mēs, ne meistarklasīt, bet mēs tur bijām meitenes diezgan daudz, un tad mēs tur sapulcējāmies, visas bijām gājušas no rīta speciāli pa ļāvu, meklējušas tās visas puķes. Vai es izbaudīju? Bērnībā kaut kā vairāk izbaudīju, jo bija tā kā apmēram tā kā tagad laiks, visu dienu, visu nakti, un mēs arī šarējām pa ļavā un pinām tos vainagus. Es biju visa mitra. Bija diezgan vēss. Man aizpagājušajā gadā, man viens vasaras laikā 2 reizes ērces tā kā iekoļa. Un no vienas dabūju to laimes slimību. Nopietni? Jā. Tā bija laimes slimība? Jā, man pirmo reizi dzīvē iekoļa ērces, un es uzreiz tā kā saķēru. Oh my God, kādu atklāju tev viņi ir? Man parādījās tas pleķis, jā? Klasiskais. Un es biju paranojā, vai ne? Gadu vēlāk, jo tas arī notika Jāņos. Gadu vēlāk es biju paranojā, ka tā kā šis notiks atkal, un es atkal minos pa kaut kādu pļavu slūbu, atkal kaut kas nav. Un es vienkārši neizbaudīju. Bet potenciāli, jā. Bet
vispār atgriezīsimies pie šīs tēmas. Es nākot uz šo filmēšanu, gāju tā kā, uz pikniku, un es tā kā gāju pa ielu un domāju, kā man vispār patīk piknikot, un kā es gribētu kaut kur braukt, un nezinu, palikt kādā teltī. Tā, idealizējot šo stāstu, jā, varbūt es arī izbaudītu, bet, kad es attopos šajā situācijās, es nekad neizbaudu. Man liekas, ka es esmu tā meitene, kurai patīk ideja par to. A līdz punktam B nokļūt ar mašīnu, un labāk ja man piedāvās, hei, Alīna, vai tu gribi uz terases pasēdēt un aperolu brīvdienās iedzert, nezinu, paēst kaut kādu 8 kāju, something. Okay. Vai Braukiem. mēs gribam kempingā uz 3 dienām, arī kur Latgali, uz Balto vienalga. Mēs iesim pārgājienā 40 km, karoči kaut ko tādu. Izklausās idejiski, cool, interesanti, ko es neesmu tajā restorānā redzējusi, vai ne? Tas nav kaut kas tāds, ko es neesmu pieredzējis. Tas otrs ir kaut kas tāds, ko es neesmu pieredzējis. Bet vai es gribētu? Nē, es gan jau, ka izvēlētos to klasisko versiju, jo man viņa tā kā pievelk laikam vairāk. Bet ideja man patīk. Bet idejas, ka vienmēr teikt, ka tā kā idejas, ka liekas, ka būs baigi forši, bet praktiski ir tāds, vienmēr kaut kā... Man besīja vienmēr, ka tu esi teltīs, tu vienmēr esi mitrs. Vai tu esi pārsvīdis sajēgu tā, ka tev ir pielipuši matu pie sejas vienkārši šķirātē. Tā kā tev visas tavs krekls smirt pēc mitruma, tev tā kā tavs guļamais ir tāds slapšs bišķiņu un viss iekšā ir tas salpots. Un, nezinu, es domāju, no rīta pamosties un nedod Dievs ārā ar saulu un 25 grādi iekšā. Kill me now. Iekšā ir dirsā. Bet, ja līs lietas, tas lietas ir iekšā, protams, tev nav kur to savus apavus atstāt, jo viņi tā kā nāk iekšā ar tevi kopā. Viss ir dirsā. Un man parasti ir vienmēr tās lētākās, tīzlākās teltis, kas ir pa 5 eiro nopērkums, kuras saplīst pēc 3 sekundēm, kā tikko uzspīdž kaut kāds vējš. Un, tad tas pasākums nav baudāms vispār galīgi. Tad pēc tam tu pēc to lietu, tev jābrauc prom vienmēr no Jāņiem un ir gāziens, un tad tu vāc to visu. Un to telti nekad, tu nevar to telti nekad dot apkārt tajā oriģinālajā iepakojumā. Tu vienkārši bāzi ar rokām visu Maksims maisos iekšā. Un viss, un tad tu tāds netīrs, aizdirsies. Pilnīgi viss ir slikti. Tu brauc mājās vēl 4 stundas no kādiem laukiem, kur tu esi palicis pa nakti tajā teltī. Un tā kā tu esi izbaudījis Jāņus, bet īsti nē. Jo, nav bijis tā kā... Jā, struggle. Tad pilsētas problēmas. Lai gan es atceros, es vienreiz Jāņus svinēju, ir tāds Melncila kempings. Mēs tur svinējām, arī palikām teltīs, bija nice, bet toreiz arī tas laiks bija tik forši, un tas pie jūras, un tā kā bija ļoti forši. Nākamgad mēs citā kempingā, vairāk uz Saulkrasta pusi palikām, tur bija pat tā kā rakstīts viņu Instagramā, ka tur būs DJs un tur būs deju placis. Tur vienkārši tā kā kodī. Viņš tur bija, bet viņš bija tik geto. Tur ir... Pies pie mikrofoni. Šašlik. Taste test. Okay. Bija DJs, geto DJs. Un tur vienkārši sākot, tādas 80. gadu tādas popdziesmas skanēja, tad ir tik pārdzērušies vīrieši, kaut ko pat tā kā plūst pa to deju placi, un tur bija tā arī grandam. Un mēs palikām teltīs. Visi draugi un viens čals no draugu kompānijas tīk skaļi krāca, ka tas bija 10 metru tālumā no viņa teltī, un es nevarēju paglēt visu nakti no tā, cik tā kā... Tā bija vienīgā problēma, tev paliekot nakti teltīs, jo kāds krāca. Man ir nenormāli vājš miegs, es nevaru pagulēt rokas. Tu vispār nevar teltīs dzīvot. Jā, man ir... Jo Jāņos jau vispār lielākoties nav nekad klusums. Jā, tā kā, bet zin kā, tā kā ir skaņas, kuras man netraucē. Es arī bieži, kad guļu slēdzu white noise iekšā. Tā kā, kad man ir white noise vai kāds rain noise, ir lietas, kas man patīk. Kad viņas tādas plūstošas tās skaņas. Ir kaut kāda mūzika tālumā, viņa tā kā ir tāda vienveidīga, bet tā krākšana, viņa ir tāda... Jā, tā kā viņa tieši, tāpēc kā es nevaru paglāt, ja pulkstenis tikšķi. Man arī tā tikšķi, kaut kas atkārtojas, nenormāli krīt uz nerviem. Jā. Protams, arī es nevarēju stulpt normāli aiziet tur. Protams. Un tā ir lielākā problēma. Vienmēr visos fucking dabas izbraucienos. Kaut kur. Pirmais mans jautājums, kad man kāds aicina, man ir pirmais jautājums, vai jums ir iekštelpā stolet. Un, tā kā,
cik viņi ir pieejami. Jā. Bieži vien, kad ir kaut kāds tāds lauku pasēdēšanas, bieži vien tur ir ārtoalets. Sorry, guys, I'm not going. Jā. Es labāk iešu mežā, prosti pačurāt, nekā iešu uz toaletu. Es gāju uz mežu. Jā. Ar draudzeni mēs paņēmām visu, kas mums bija jāņem līdzi, un mēs gājām uz mežu, jo bija ārtoalets. Un tur bija fucking rinda, tur bija kādi 30 cilvēki stāvēja nakts vidū pie tās mazās koka būdas. Un ir tāds guys, nu tā kā, it's not gonna happen, mēs esam meitenes. Un mēs nespējam šādos apstākļos darīt savus. Un mēs tev ir mēnešu reizes, vēl tad, kā tu, Jā, es esmu 3 diennaktis tur. that's Tā insane. kā, you have Insane. to do what you have to do, you know. Es gribēju, ka tajos Jāņos nedzēju stolti. Nē, un es nevaru aiziet tajā publiskā toaletē, tur tā kā nav tāda kabīnīte, ka tu pat aizlaisītos un ka tur neviens tā kā nebūtu. Tur visu laiku kāds Visu laiku kāds ir blakus, un tur tās sirsniņa vēl, un nevar Jā. kāds vēl var iepīgot tev acī pastīt. Es nevaru atslābināties tur, es nevaru atslābināties. Es nevaru nekad apstāties, ka man kāds gaida. Jā, tā kā... 30 cilvēku rindā. Jā, un tā kā... Nē. Es nespēju, es nevaru. Un nākamajā man tas vēders ir piepūties no visa tā Pilnīgi alus, tā, jā. visiem šitiem maizītēm, grauzdiņiem, visa glutēna. Un man vajag stoli, bet es nevaru man I can't. Un kā tikko tu notupīji vienu dienu, nākamā diena ir vēl traģiskāka. Viņi ir traģiskāk. Un vēl tas, ka nākamajā dienā spīdēja saulīte, visiem tāds pačizojam pie jūras šodien. Un tajā palkustībā man spiež tas koņas. Un es guļu tajā pludmalē, man tāds vienkārši mājās aiziet stolti un nodīrsties. Tā ir mūžīgā problēma Jāņos. Vienmēr, īstenībā ne tikai Jāņos, jebkad, kad man kaut kur ir vairāk kā 2 dienas, ir jāpaliek pa nakti ar kādu cilvēku, ar ko es nejūtos pārāk lielā komfortā. Jā. Ja tie ir vēl daudz cilvēki. Man ir uzreiz jāpadomā uz priekšu, esot mājās, es jau pārredzu lietas, kur es būšu, kur man būs jābrauc. Un lielākais ir tas, ka, ja tev jābrauc kaut kur agri no rīta, un tu piecelies tik agri, ka tos ķermenis vēl nav pamodies, un tu neaizēji uz stolti pirms tā. Es jau stāstīju to pagājušā gada stāstu, ne? Tas bija crazy. Es biju tajos Jāņos, jā. Un tur ir tā viena koku būda. Un tur ir kaut 100 pār cilvēku. Tur ir tā kā mājas, visās lauku mājas, viņi svin kopā tos Jāņus. Un uz visām tām mājām ir viena tā koku būda. Un mūsu tā drauga kompānija, arī diezgan liela, arī ir tajā kompānijā. Pa dienu, aizmirst pieminēt, mēs braucām uz 3 dienām. Ja? Es paliku mašīnā gulēt, tā kā tur nav nekāds iekštelps. Tur nav tā, ka es ieiešu iekšā kaut kur mājās, dušā vai kaut kā tur nav. Tu guli bagažniekā. Protams, ka kādā brīdī to gribēsies kakāt. Of course, right? Un, tā kā tas atradās diezgan tālu, tad tev vajag, tā kā braukt agri. Nekas nenotiek no rīta. Pat ja daba būtu izdarījis tā, ka es gribētu aiziet no rīta, ja man ir kaut kur jāskrien un es kaut ko kavēju, mans stresa līmenis ir diezgan augsts. Un tu nevari, Tas nenotiks, vienkārši nenotiks. Es braucu turien zinot jau to, ka tur ir koku toalete, un es 3 dienas tur būšu, un es neesmu neko izdarījis mājās. Man jau ir panika galvā, jo zinu, ka man nav backup plāns, es nezinu, ko darīt. Man nav nekāds boyfriends līdzi, vai kurš varētu man palīdzēt izdīlēt šo situāciju mentāli. Es braucu viena pati ar šo problēmu. Un kā es varu izstāstīt šo problēmu? Man parasti vajag tā kā draudzeni, kam es varu izmest. Kur arī nevar aiziet patīst. Un paldies Dievam, sanāca satikt tā draudzeni. Satikt tā draudzeni, kur man arī vienā brīdī, otrās dienas, viņa atbrauc tikai 2. dienā. Es jau līdz 2. dienai kaut kā ar asarām acīs nodzīvojos tur. Sapratu, ka tur būs diržā, es nezinu, ko es darīšu. Un viņa atbrauc tā kā nākamajā dienā, un vakarā viņa man pienāk klāt un tā, klausies, Alīna, vai kakāt. Bet kur mēs iesim? Tā kā, vai nezinu, kaut kāda, varbūt tur nezinu, kādam ir pazīstamais tajā vienā no tām lauku mājām, varbūt viņiem ir sarbies, normāli cilvēcīgi tolti. Un tāds, ķipa, jā, bet ne jau mēs tagad iesim pie nepazīstamiem cilvēkiem, tāds, klausieties, mēs varam iet pie jums nodirsties. Mēs tā nedarīsim. Tad draudzenei bija draugs, vīrs. Viņa aizgāja viņam cilvēcīgi pateica, klausies, meitnēm ir problēma ir jārisina. Viņš kā vīrietis pat iedeva mums mitās salvets un aizsūtīja mūs uz mežu. Mēs devāmies uz mežu. Viss sagāja. Viņai nē. Viņai kāds meža dzīvnieks. Jo viņai blakus stāvēja lapsa. Viņa tā kā, es sēžu mežā, un viņa sāk spiegt, un es domāju, plēt, kas notiek, tā kā viss ir ļoti slikti.
Es ceļos augšā, un viņa tikai izskrien ārā, un viņa saka, ka viņai blakus stāvēja lapsa. Nekas nav noticis. Viņa vēl pusotru dienu nocētās līdz mājām. Oh, poor girl! Bet, tas bija wild experience. Un tad es izlasīju kaut ko, ka šogad ir ļoti daudz aktivizējušies lāči mežos. Oh my God! Latvijā, ka ir tā kā lāču rādītājs, ir tik labs, kāds viņš ir bijis sen, kas ir labi, bet savā ziņā nav labi, ja tu esi tāds vientuļais meža staigātājs, nejauši uztrāpēs lācim, jo tāda iespējamība ir, jo tie lāči tagad ir diezgan daudz. Un es tagad iedomājos, tu tā kā iedomājies laukos, dziļā mežā, nakts vidū, mazliet iedzēris, doties kakāt, gribi savu visklusāko, vistumšāko, vistālāko vietu no civilizācijas. Protams, lācis savā pēdā. Un tu sēdi un tev uzburko lāči. Tas būtu labs, ne? That's insane. Par lāčiem runājot, tagad, kad bija tie Bulgārijā, un pastāstīja tik random stāstu, ka pirms pāris gadiem, kādus tur 20 gadus atpakaļ, Bulgārijā bija, tur ļoti daudz Romas tautības cilvēki, un ka viņi taisīja tādus tā kā performances, ka viņi savāc mazu lāci mežā, viņiem izrauja ārā zobus, un tad tas lācis uzauga ar viņiem, un viņš ir tāds circus animal, basically, ka viņiem mācīja lācim darīt trikus, kaut kādu tur stabuli spēlē, un tas lācis ķipa dejo. Tu redzēji savām acīm? Nē, man to stāstīja Bulgārijā. Bet tas stāsts bija tāds, kad es bērnībā biju mazs, un es reiz braucu tramvajā uz skolu. Ar mums brauc lācis. Ar mums tramvajā regulāri brauc cilvēki ar lāci. Vai, tie čigāni ir slimi. Un man bija tā kā tas nav adekvāti. Un man bija tāds, tā kā, es neticu, tā kā no way. Tavā bērnībā tu brauc uz skolu, un tev blakus sēdēja lācis. Bet jā, un tagad tie lāči dzīvo tādā rezervārā. Bet viņiem projām, tie paši lāči joprojām dzīvo, jo tas nebija tik sen atpakaļ. Un tā kā tu vari aizbraukt paskatīties uz lāču, vai viņi nav. Ko tu dirsi? Jā, viņi ir tā kā dabas rezervārā, tā kā iežogā tā teritorijā mežā. Bet viņi nav gluži. Dabūja, godīgi, man ir jautājumi. Viņi vienkārši nopizdīja no meža maz lācis bērnībā. Kā tas ir iespējams? Tā iespējams, ka tu atradīsi to lāci mežā, pie tam mazu, kuru tu vēl vari nopizdīt. I don't know, girl. Man arī bija daudz jautājumu. Cik tas cilvēks ir wild. Viņš nozog to lāci no meža. Tas jau ir tā kā, viņš ir lāčplējs, principā. Viņš ir jau dabūjis lāci mežā, no mājās, no meža. Viņš jau viņš ir viņu nosauc par savu lāci. Viņš viņam izrauja vēl zobus. Viņš tā kā... That is insane. Viņš jau dzīvo ar lāci. Viņš tramvajā brauc uz centru ar lāci. Tramvajā ar lāci. Ir mēs apsēries tramvajā, brauc uz darbu, tad blakus iekāp cilvēkus un fucking to lāci. Bet zini, man jau liekas, ka lācim ne jau tie zobi ir tie bīstamākie. Man liekas, ka viņi tās ķepas viņam ar nagiem, viņi jau var saplēst. Jā, es pieļauju, ka viņam tie nagarīgi, ka bīstami. Viņam jau tas spēks, lāču spēks jau ir tā kā... Tev ir jāpērk biļete tramvajā, ja tu brauc ar lāci? Es nezinu. Kāpēc ir atrunāts? Par kādām lielām lietām, transporta lietām, tev ir jāmaksā, pieņem. Bet tas bija tik normāli, ka tā bija viss, tā bija regulāri. Nedēļā vairākas reizes tu brauc kopā ar lāci. Wow. Insane. Jā, es nezinu, no kurienes nāk tā tradīcija tev. Bet man ir nenormāli bail no lāčiem īstenībā. Tā kā es nezinu, ko es darīšu radīt lācis mežās. Es arī nezinu. Tur jau ir tā schēma, ka tev ir jāskatās, ja tas ir baltais lācis, you're dead. Tā kā anyway, tev nav vispār nekāds izredzes, ja tas ir melnais lācis. Tur bija kas jābrēc virsū. Es neatceros, kurš bija tas, kurš, melnais lācis tev bija, man liekas, jāsastingst. Es zinu, ka es biju dzirdējusi, ka tas nelpo, un brūnajam lācim ir jābrauc virsū. Laikam, jānobēdē viņš. Es biju dzirdējusi, ka vienkārši, kad lāči bieži uzbrūk, jo viņiem tā kā, viņi bieži uzbrūk tad, kad viņš nobīstas no tevis tā kā arī. Un esmu dzirdējusi, ka tu ej pa mežu, ka tev vajadzētu būt skaļam, tā, lai tas lācis dzird, ka tu tur atrodies. Ka nav tā, ka pēkšņi viņš tev ierauga, viņš tā kā ir, let's kill bitch. Okay. Bet es domāju, ka, ja tu viņu satiec, es nezinu, vai tev ir honestly chance, kā izdzīvot. Es būšu godīga, man ir bail arī no lapsas, ja es viņu ieraugu vienkārši random mežā. Man ir tiešām bail, es salasīsies trakums ārgu tām lapsām un visu. Man bail, man nepatīk. Es nezinu, viņi nav paredzami. Man bail no visādiem meža dzīvniekiem. Es ieraudzīšu, tā kā kaut kādu suni, kas līdzīgs ir vilkam bez pavadas naktas vidū mežā, es piedirsīšu bikses. Tāpēc, ja tu man teiksi, ka ir lācis, kuram ir tur varbūt jābļauj vai kaut kas,
es varbūt nomiršu jau līdz viņš tiks līdz maniem. Jā, Nu, true. tā kā man tā sirds apstāsies tikpat ātri. Es jau viņu redzēšu kilometru attālumā, būs tāds pīsiņš. Čau, vienkārši. Par nākamo Jāņu tradīciju runājot, lēkšana pāri ugunskuram. Vai tu šo piekopi un kad tu pēdējais to darīji? Īsnībā, man liekas, ka es esmu vienreiz lakus, jā. O? Es cenšos atcerēties, kur tas, es atceros, kā izskatījās tas ugunskurs, un es atceros, ka kaut kāda meitene, kas leca pirms manis. Es atcerējos, bija ar draugiem kaut kur, kaut kādā īrētā vietā laukos, un tad tur bija tur taisīts tāds ugunskurs. Mēs visi lecām, tas ugunskurs bija diezgan liels. Es biju piemīgs uz biks. Pirms tam vai lecienu laikā? Tā, vispārīgi. Nereāli, ne fiziski. Jā. Tā nozīmē. Bet man liekas, ka ja tik es nenomīzu un beigās nepārlecu, es neatceros, jo man nav tāds atmiņas pleķis, ka es tā kā to būtu izdarījis un ka esmu ļoti lepna ar sevi. Jā. Tā kā es neatceros, jo man bija ļoti bail. Bet viena meitene leca, un viņa apsvilināja visu pēdu, viņai bija diezgan liels apdugums. Un es pēc tam, man ir kaut kāds sajūta, ka es beigās nenolēcu. Varbūt, ja es toreiz nenolēcu, tad es visdrīzāk nekad neesmu nolēkusi. Okay. Mums bērnībā arī vienmēr bija ugunskurs mājās. Tad, kad viņš bija jau tāds maziņš un kaidīdis, man bija tāds, es lekšu pāri ugunskuram. Tā kā es esmu teorētiski lekus pāri ugunskuram, barely ugunskuram. Jā. Zinu, kur es esmu lekus? Bulgārijā. Es ar vecākiem bērnībā biju Bulgārijā. Ik pa laikam uz pāris reizes braukus. Mēs bijām uz kādām tradicionālajām bulgāru vakariņām, kur ir vienmēr tie šovi kaut kādi, un tad ir kaut kādi crazy čuvaki, kas ir dejo apļus un lec pāri oglēm un staigā pa oglēm. Un tad kaut kāda viena no turistu aktivitātēm bija tāda, ka tu vari pārlekt pāri. Wow. Un es pārlecu. Kā Bet bija? tur bija kāds 3 ogles. Bet Es vienmēr domāju, ka cilvēks staigā pa karstām oglēm. Man liekas, kā? Un kāpēc? Es nezinu. Un kā viņam nesāp? Varbūt, zini, man omei, piemēram, viņai nesāp arī paņemt no plīts karstu katlu, tā kā metālisku, bez rokturīšiem, un es viņai vienmēr jautāju, kā tu vari izdzīvot? Es nevaru bez vielīšu, neko es nevaru. Es domāju, ka viņi var arī mierīgi to paplāt no cepeškrāsnes izņemt, neņemot. Viņi saka, ka viņi tā kā bērnībā laukos dzīvojot, tik bieži saskārās ar kādām karstām lietām, kad visu laiku ir jāņem kaut kas ārā no tur, es nezinu, ka viņai to pirkstu jutīgums ir tā kā pazudis. Ķip atgājis, Jā, līdz ar to viņi neapsvilst, jo tā kā tie pirksti ir pielāgojušies. Es pieņemu, ka tiem čūkiem arī tās pēdas ir jau, apmēram tā kā kalnā kāpējiem, kokā kāpējiem. Tādas ar 5 ekstra layeriem. Viņas tādas nenogalināmas. Okay. Es nezinu, es tā pieņemu. Varbūt viņi tās pēdas apstrādā ar kaut ko pirms tam, varbūt. Jo viņi jau arī ir tie cilvēki, kas tos mietus sev pa ķermeni ar uguni tur velk. Zini, kaut kādi uguns šovi. Jā. Viņi jau pirms tam sevi ar kaut kādiem tiem šķidrumiem apstrādā, kas ir nepiededzināmie. That would make sense. Bet viņi ļoti īsu laiku strādā tie šķidrumi. Tāpēc viņš arī tur skrien pa tām oglēm šausmīgi ātri. Okay. Nākamā tradīcija - saulēkta sagaidīšana. Vai tu to piekopi un kad pēdējais to darīji? Es īstenībā saulēktu, man liekas, es gan katru reizi sagaidu rītu. Jā, es arī. Jā, jo nav arī cik viņš jau kaut kādā es sagaidu katru reizi, kad es neesmu ar vecākiem. Jo tad, kad es svinu mājās, tad ir, gaļaks, godīgi, ir bišķiņ gaļaks. Un es esmu mājās, tavā komfortā, tev kaut kādā brīdī paliek garlaicīgi, tu aizies savu istabu, un tu no viņas beigās neiznāc nekad ārā. Tāpēc, kad es svinu ar vecākiem, tad es visdrīzāk kaut kādos 12. jau būšu saldi. Čučēs, jau. Bet visās citās reizēs vienmēr, laikam palieku. Jā, ok. Papardas ziedu meklēšana. Mēs atgriežamies pie šīs tēmas. Mēs atgriežamies pie šīs tēmas. Ko tu gribi zināt? Vai tu piekopi šo tradīciju? Nē, bet mēs par šo jau runājām. Starp citu, visi ātrie jautājumi un tradīcijas ir no ChatGPT. Paldies. Vai kā mans tētis saka, GPT.
Čatiņš. Jā, viņš saka, tu man vari tajā GPP, GTP. kaut kā katru reizi kaut GTP. tā, tu man tajā GPP vari Jā. paprasīt šito, kuras tur mašīnā var šito dabūt. Un tāds, ok. Es šo tradīciju nepiekopju, bet es esmu piekopusi tad, kad man bija pusauģa hormoni. Oh, Vienreiz. wow. Bet tā arī bija vienīgā reize. Jā. Nav tā, ka man baigi ir laiks un vēlēšanās Jā, tajā parasti brīdī. tā kā kaut tādās kompānijās, Jā, un tāds, kurā brīdī tu tu... es atvainojos, es fiks aiziešu nokrūsties. Nu, nē, nu, nopsīsies rīt. Tas ir pieaudzis cilvēks. Es. Līgo. Plus man ļoti nepatīk, ka cilvēki zina, ka tu grūdies. Jā. Man riebas. Ir tie cilvēki, kuriem pilnīgi vienalga, kuriem ir tāds, ai, kā čerēs durvīm, pofīgi. Ja es dzirdēšu, kā tu grūdies, es tev džadžošu visu atlikušo dzīvi. Ja es zināšu, ka tu esi blakus man grūdies, Jūs norakstīs manās acīs. Tāpēc es nekad negribu, lai kāds zina, ka es vispār grūžos. Es negrūžos. Nekad. Vispār, she's a virgin. Līgo dziesmu dziedāšana. Jā. Un parasti ir kaut kāds tāds foršs Jāņu playlist. Viņš vienmēr viens kompānijā ir par to parūpējies. Tā kā es pēc tautības neesmu latvieta, tad man ir diezgan švaka ar latviešu dziesmām. Oh. Es viņas nezinu. Es viņas esmu dzirdējis. Šai Jāņu vakarā. Jā. Es līgo dziesmas dziedāsim. Pirmo reizi dzird. Nē, nu, zini, ja viņi ietu pa Spotify playlistiņu, es viņu gan jau būšu dzirdējis kādreiz. Visi tur būs nolīkušies, visi dziedās, visi dejos. Man būs tāds, fun, bet es nezināšu nevienu vārdu. Nekad. Es nezinu nevienu vārdu, gandrīz nevienai latviešu dziesmai. Es nezinu, kāds strādājusi, esmu viņas dzirdējusi, bet man viņas vienkārši nepielīp. Tā kā, ja man kāds palūgtu sasādīt Jāņu playlists, nevarētu. Man liekas, līgo searchā. Nu jā, Ēdo ir, visu es pēc zinu, kārtas. man ir piesaivots viens labs playlists, ko ir kaut kad sen draugi sataisījuši. Tas varētu aiziet kādā brīdī. Bet es zinu vienu varbūt dziesmu no kādām 500, kas ir pievienotas. Okay. Zinu, tas man ir mājās Latvijas Radio 2 bērnībā. Un tad, kad jau 1. jūnijas un tikai uz rīņķi iet tā kā līgo, tas man liekas, ka tā kā es redzu viņām notis jau sarakstītu kā visu. Nē, zini kā, tas jau būtu interesanti, ja es dzīvojot Latvijā, visur klausoties, dzīvojot latviešu sabiedrībā, man ir vairāk latviešu draugu nekā krievu draugu. Man, tā kā, es tādas dziesmas dzirdēju vairāk nekā, es nezinu, latviešu himnu. Bet es latviešu himnu zinu. Vārdus es zinu. Bet nevienai Jāņu dziesmai nē. Bet viņas tā kā visu papli malu, vai ne? Visur veikalos. Un man tāds, šitā ir tā foršā dziesma. Tad, ja man kāds viņu ieslēgšu, pateiks, kāds nākamais vārds, man tāds, Jāņu, ka līgo? Jā. Jāņu, vai, kas tu tev izkrita? Kas? Jāņu zāļu vākšana. Tās ērts man neuzrunā. Bet es laikam, braucot uz Jāņiem, labprāt iebraucu kādā tirdziņā vai nosājos ceļu malā, kur ir kāda omīte no tā rīta, bija savākusi, jau varbūt pat sapinusi, un es viņai iedodu tos 20 eiro un ar visu pilnu grozu aizbraucu tālāk, un man nav jāmocās, un nav pēc tam laimslimība jārastē. Lai viņi to dara, bet es nē. Es esmu Jāņu zāles, bet man liekas, vairāk klauks nekā vainagu taisījusi, jo tev jau vainagu taisīšana arī sāks rokas tās Jāņu zāles vāc, un parasti man godā brīdī ir tāds, vai man pietiks jau, un tad nepietiek tam vainagam, un beigās ir vienkārši kaut kas lielāks vāzē. Bet vainags arī pēdējos gadus, jo es nemāku. Es mēģināju, viņš izjūka, viņš izstāsta nepārāk smuki. Man arī vienmēr ir kaut kāds 10 meitenes, kas pin, 9 ir smuks un 10 ir tu, kuram ir nesmuks. Kuram ir kaut kāds faglī tur, jā. Un es pēdējos reizes vienmēr esmu vienkārši nopirkusi to Jāņu vainagu, jo viņš ir tik smuks, ar tik smukām puķiem, es gribot nesameklēšu. Rudu puķu? Ak, Dievs! Viņi vienmēr tādi smukiņi un cieši un labi, bet man nekad dzīvē tāds nav sanācis, pat nekad neesmu. Tikai cilvēki saka vēl saglabāt savu Jāņu vainagu uz nākamo gadu. Vai kas tur ir jāmet kokā pēc tam nākamgad. Kaut kas tur bija tās tradīcijas. Viņa tajā gadā met kokā. Tik reizes, tad tu apprecēsies pēc tik gadiem, Cik reizes tev vajag, lai tu uzmestu zarā, pēc tik gadiem tu apprecēsies? Kuros gadījumos tev ja vainags ir jāsaglabā uz nākamo gadu? Un pēc tam jāsadedzina uguns, kurā pagājušā gada vainags? Ja godīgi. Precēti cilvēki, Jāņi,
Es nezinu. Jāņa un Līgas. Ar Artūr. Artūr, vai tu zini? Bet, nu jā, es metu vienreiz to vainagu. Es viņu arī pati pinu. Sanāca? Jā, bet es melotu, ja es teiktu, ka tas vainags tā kā tajā brīdī, kad viņš saskārās ar koka zaru, viņam neizjuka tā sapītā vieta, un tad viņš kļuva par vienu tādu dasu. Bet viņš bija kokā. Un gredzens rokā. Pēc tam bija arī. Nu, bet tad jau strādā. Tā jau strādā. Īstenībā tieši pēc gada. Ew. Jā, Tad es šogad zinu, ko es darīšu. jā, Metīšu vainagu kokā. jā, varbūt nevajag. Jo gredzens nav rokā. Labi. Tā. Ko tu vispār darīsi šogad? Es braukšu uz Viļņu. Ko? Es svinēšu Līgos. Es mēģinu domāt, kā lietuviski varētu būt Līgos svētki. Jāņas svētkas. Es nezinu. Kaut kāds Jānis svētkas. Bet es braukšu uz Viļņu. Ar ko tu brauksi? Ar Anniju. Viņi ir atpakaļ? Viņa būs šajā weekendā atpakaļ. Un uz visu laiku? Tikā... Jā. Oh, Bet divatā vienkārši? viņai kaut kāda connection ar to Lietuvu. Okay. Jo man tā kā, es nezinu, man tā kā bija varianti pie ģimenes, jo pagājušajā svinēja tā kā ar brāļu ģimeni, tur tā kā, tur ir mazi bērni, tur tāda ļoti, tādas. Tā ir kompānija, kur tu redzi katru dienu. Jā, ne katru dienu, bet tāda regulāri. mierīga, tā kā es gribu tomēr kaut kā tās jaunās asinis kaut kur vēl. Pagaidām vēl. Pagaidām vēl savas kaut kur izkustināt. Un tad man draugu kompānija, viņi tā kā sašķēlās, viena tā kā pie vienas meitenes brauca, un tad tur citi brauc jau uz laukiem svinēt, pie tā man arī, bet tā kā man tāds, viena tie kompānija īsti nepazīst, un tikai tos divus tā kā draugus, man likās, un tā kā... Tad es braukšu labāk uz Viļņu, kuras nepazīst nevienu. Jā. Makes sense. Makes sense. Es domāju, tas piedzīvojums. Bet jā. Jā, Jūs būsiet pie kāda vai vienkārši randomā vadāsieties? Tur notiek kaut kāds festivāls. Okay. Kaut kas tam līdzīgs, un mēs to festivālu braucam. Okay. Laikam. Ar ko jūs braucat? Ar autobusu? Nē, es domāju, ka es braukšu. Ar mašīnu? Jā. Aha. Nu, man ir viena tāda balziņa, kurš tā vakar ļoti ātri noklausījās. Man bija tāds, man bija tāds, es gribu piedzīvot, man bija tāds, jā, daram šito. Un es vēl neesmu pārliecināta par, es pat īstenībā gribu double-checkot, vai tie datumi ir tādi paši kā Latvijā. Kur jūs paliksiet pa nakti? Pie Anijai tur ir pazīstami cilvēki, un tad mēs Ir, kur palikt? Jā. Ir, kur nokārtoties? Ir, kur būs tolti, cerams. Nē, jā. Tas ir jānoskaidro. Jo tiks, ka mēs pie tiem draugiem uz divām tā kā paliekam. Tā kā tas būs. Nē, nu būs fun, būs forši. Jā, varbūt kādu Lietuvieši. Jaņi tur noķeršu. Lietuvieši Jāni. Jā, kā viņi ir? Nezinu. Jāņas? Gan jau. Viņiem viss beidzas ar asmu, man liekas. Zinu, ka bija Vitautas, varbūt kāds Jaņas. Gan jau. Jā. Tā kā, Nu, lai tev foršs brauciens. varbūt man būs tas... Nē, papardziet Viļņā. Pietiek, ka teviem papardziet visu caur gadu. Jā, Nu, kaut kā tā. būs interesanti, es domāju. Bet, jā, Vispār baigi labi saliekās šogad brīvdienas. jā, Amazing. domāju, kas apskaņ. Jā, ir tik nēs, ka pirmdien pārceļās, un tad tāds jau rīta piekdiena, un tad sākās milzīgās brīvdienas. Jā, basically, vienkārši tā kā visiem atvaļinājums uz nedēļu. Kaut tā būtu katru nedēļu. Ai, Ok. cik skaists suns. Izsās pēc lāča. Izsās pēc vilkača. Šis tās tāds liels, jā. Es tagad skatos atkal pārskatos vampīru dienas grāmatas, un tad tur ir izskatās tāpat. Ir tie vilkači. Ok. Es domāju, šīs nots mēs arī nobeidzam šo pasākumu. Jā, Jā, es domāju, ka jā. super. Lai superīgi svētki, ja šī epizode iznāks pirms svētkiem. Jā. Rīt būs tāds Santa, tie Samontei. Iznāks pirms svētkiem. Un, jā. Un rakst komentāros, kādu līgo tradīciju tu piekopi. Un kur tu svinēsi Jāņus Jā. šogad?
Jā, tas ir pats galvenais. Un lūdzu visi noliekam svecīt par to, lai ir labs laiks. Jā. Lai nelīs kā pa Jāņiem, jo jau lija visu mēnesi, visu gadu. Un būtu forši dienu. Būtu patīkami. Būtu vienkārši patīkami. Vērtīgi tā, es pateiktu. Vienkārši vasaru tā kā. Nu, uz vienu dienu kaut vai vienu. Es saprotu, ka vispār šajā weekendā būs tās karstās dažas dienas. O, Rīt, piemēram. Rīt un parīt. Parīt būs 27 grādi un saula. wow! Tu neesi apziņota? Neesi ieplānojis. Dievs, man likās tā ir pīle, bet tas ir kaut kāds vīrietis, kas šūpolēm šūpojās, un tās šūpoles vajag ieļot. Bet... jā, es jau esmu ieplānojis visu, ka tā kā beidz darbs, dators ir ciets, un es esmu jau mašīnā ceļā uz Jūrmalu. Jo, nu, ir jāatgūst atpakaļ tas tēms, ko esmu Maltā dabūjusi. Es arī būšu Jūrmalā vispār. Nu, tad tiekamies. Ko darīs rīt? Man 1:30 jāiet klientam, kad konferenci iefilmēt. Jā? Man tā kā ap to laiku arī kaut kad būšu. Nu, bet paņem līdz paukstīm, lūdzu. Nu, tad lai jau Lai jau līdz priecīgi. rītdienai. Līdz rītdienai, draugi. Čau.